Bet jā, dikt jau ar šito ir sabiedrības veselība, visu to. Te būs gandrīz tikpat kā vēsturisks, laikam lietus būs. Tikpat kā vēsturisks, šis būs tā mana dzimšanas apliecība pat pirmā. Kas ir izdota, tādi tā mana dzimšanas adrese. Aha. Šis man dikt ir, laikam daudz pārdzīvojis tas papīrs, dikt trausls, bet te nu tā var redzēt, kur es esmu bijusi un tāds konkrēts pierādījums. Man te kaut kur bija pārkopēti. Tas ir tur tai tālajā izdots, kad nu jau it kā kad nu atbrīvos, kas jau nu bija, tas bija, atbrīvoja taisn tā, kā te bija arestēts dienā, vot taisn tā, kā tur ir rakstīts, jo uz 5 gadiem bija, un tā ar mums nebija, tāpēc, ka mēs nebijām tai masveida izvešanā, mums nebija tā. Jo tie papīri vairāk, jo viņi pazūd. Viņš to divriteni noteikti rej, tas suns, jā. Viņš skatās uz to un... Jā, tas ir tāds ļoti rets gadījums, jā, un Kustanai. Jā, mēs tur bijām. Nezināja jau, kur mūs nolikt, tāpēc, kad nepratām to valodu. Vienīgi tēs tikai mācēja. Nu, māsa vidusskolā bija mācīsies, bet tā baidījās pielietot, un tā bija, varbūt būt bijis... būtu gājis drusku vieglāk, un tur taisn tai 48. gadā bija, un tā mūs 48. gada pavasarī pakāpenisks visus paņēma caur Rīgas centrālu cietumu, un caur Stābielu vadāja tur uz priekšu uz atpakaļ, kā toreiz sauc tās slēgtās mašīnas pa mellajām Bertām, uz pratināšanu. Vispirms, kad veda mani prom, tur kāds pāris nakts Saldū, kad atbrauc pakaļ, paņēma tur kādu varas vīri. Un tad, kā aizved uz Rīgu, tad vispirms Stābielā ielika. Un tad jau, jo nāk iekšā, un vajag atkal, tad mūs atkal tos jau, kas tur ir jau, bijuši, tos atkal uz centrālu cietumu prom, un nāk citi iekšā, un vīrieši jau, kas tur bija ilgi, tur jau
pazemes pagrabos apakšā tur jau nevarēja zināt, kas tur ir. Ne tu zināji, kad ir rīts, kad vakars. Vienā tumsā, ka uzved augšā tatik un pratināšanas jau naktī bija. Tās tur vēda augšā un tā viss gāja gandrīz kā, kur pastaigas laukumu, kur izved tur jau. Tā kā man tas atgādināja tā kā, ka bērnības laikā, kad tos vecos bībeles stāstos, kur tāda, kā tāda Elles priekštelpa, tāda augst, milzīga atmet galvu, tad tik zilo debesis redzēja, tur jau apkārt tāds, nezinu kā tur speciāli tāds iztaisīts, centrāli cietumā jau, ko laid ārā, nu tur uz tām minūtēm uz to pastaigu, tur jau bija savādāk, tā kā tā brīvāk, plašāk, bet tur jau stāvbielā, tur jau nu vienreizēja. Nu šie jau izgāja bez to, ko masveidā veida, bet tiem jau atkal citas grūtības bija. Atkal tur tāpat vilcienu pilnu un kad veida projām un visā tai burzmā mums tādā ziņā, ka te bija jāiziet viss un nekas no mājām nebija paņemts. Es no mājām, no vecāku mājām izgāju tikai dvieli zieps un kumās maizi. Ar to ar viss tā viss mantība bija. Un tur aizveda rudenī, vat es tieši neatceros to novembra beigas, pēc novembra svētkiem mūs te no Rīgas sāka vest, bet tas jau tik gari vilkās vairāk kā pusmēnesi, jo tās pārsūtīšanas vietās tur, kā viņi sauc, tas persilks, tur jau atkal dažas dienas un šitā vienlīdz tik līdz tam nozīmētājai vietai. Un tā es atceros, kad mēs taisna 1. decembri iesākām strādāt, bet tur jau bija dziļa ziema, pilnīgi ziema, sals un sniegs, un mēs te kā pavasarī ņemt viss ar viegliem apaviņiem, plānām zeķiem un plānām drēbēm, un mēs te sākām ar māsu strādāt, tēvs jau bija slims, jau te pa cietumu, viņi bija ierīkuši tai, nu, lai dabūtu dzīvi vismaz ārā. Izlaist tur tai slimnīcas, tai korpusā, centrālē. Un tā tad viņš aizbrauc uz turieni, bet tūlīt 49. gada janvārī beidzās tā dzīve. Tur bija briesmīgi neraži un briesmīgi grūti gāja. Mēs ar māsu sākām strādāt, un es jau domāju, ka mums lāgerī būtu bijis vismaz kaut kāda zupa būtu dota. Bet tur skaitījās it kā mūsu brīvā nometināšanā, bet nu kas tur pa brīvību, kā mēs varam sākt, kad mūs aizved tā kā stāv cilvēku un ziemas laikā noliek, pat zāle ar nav. Un mums ar māsu katrai sāka dot 200 gramu milti dienā, un tas nu uz 4, jo vecāka ar nu briesmīgi grūti tā ziema. Es nemaz negribu atcerēties gandrīz. Vat, mūsu jaunība tur izturēja, un tēvs jau kā nebija. Mamma jau atgriezās kopā ar mums, bet ar tik veselību sabeigt, un viņai tik 64 gadi bija, kad man tagad ir 74, viņai tik 64 bija, kā aizgāja aiz saulē. Viss tur to. Bet es varu tā teikt, kad pat tā krievu tauta, tur tie vecie krievi, ka gandrīz pateicoties viņiem, kad mēs gandrīz varbūt tā kā izdzīvojām, jo viņiem ar nekas nebija, nu, bet viņi kaut ko bija vēl tos savos, kā toreiz sauc, tos piemājas dārziņos audzējuši. Tur bija briesmīgi neraiši tai gadā. Un viņi vēl mums kaut ko centās iedot, jo viņi redzēja, ka mums nu pilnīgi nekas nav, un tas, ko nu tā
tas valsts tur deva tos 200 grāmatu, nu tur, jā, tur bija brīnums, ka to, tad, kad pavasarī izdzīvojām to ziemu no 48. uz 9. Tad palika drusku labāk, un tad, kad mēs sākām jau iestādīt tur dārziņā kādu kartufeli vai kaut ko, tur jau tā, ka tik dabu iestādīt, tur brīnišķīgi auga. Tikai, pavasarī bija jāceņš sāk iestādīt, tā daba tur ļoti īpatnēja, jo vasarā ir liels sausums, un ja nokavē to sēšanu un stādīšanu, tad sakarā to sausumu tik cieši neizdodas, bet kad iestādīja laikā tā saimniecība ar, kolhoz, kad iesēja laikā kviešus, tur tikai vasaras kviešus, viņu rudzes nemaz tādu nepazina, un ka mēs stāstījām, ka mums rudzu maize arī ir, viņi kādreiz tur rudzes mazlietiņ sēja, bet viņi ne tā kā priekš maizes, viņi mums tā saka, te jums gan slikti gāja, ka jums rudzu maize tāda melna bija jāēd. Mums jau likās, ka rudzu maize mums ir tāds pamats, un kad mēs tikt apmierināti, un mums likās, ka bez tās mēs maz dzīvot nevaram. Viņi jau tik cepa kviešu maizi, tādus lielus klaipus, un mums jau bija no viņiem jāmācās, ka mums sāk ar, tur jau naudu, jāsaka, neredzējām, tur tad uz tām izstrādes dienām, kad deva ar to labību mums ar tad mēs sākām, bet tas pirmais gads bija briesmīgs, tad kamēr atkal tika pie jaunas rāžas, tā jau drusku vieglāk gāja, un viens gads arī bija jāpieredz, kad īsti rāža tur ir tai Kazahijā, kad māsa jau man vēl tagad tur ir viena. Tās ir šito Rīgas māsi, Dvīņu māsas, un viņi tur aprecējās ar bija grūti atgriezties, bet tagad raksta viņas meitas, kad tik grūti tagad tur ir, viņiem to pensiju nemaksā. Un gandrīz bezizejas stāvoklī, tad viņi ar gotiņu tur un lielas grūtības ir. Divas? Trīs mēs esam, jā. Trīs māsas un brālis mums bija. Es esmu ģimenē tā vecākā, es esmu 23. gadā, brālis bija 24. Tam vācu laikā bija taisni tie iesaukšanas gadi. Tam jau bija 43. gada pavasarī viņi iesauc, tā kā jau sāka vācietis te mobilizēt, ka viņam sliktāk gāja, viņam bija jāsāk tur atkāpties, tad viņš te sāk iesaukt. Sākumā jau viņš tā kā atteicās un negribēja ņemt. Tos laikus tā jūs ar kaut cik atcerties. Nē, šitas es nezinu. Šitas cilvēks. Mūsu tur kaimiņus jau var paņēma un būt jau, man liekas, mēs ar paņemt jau toreiz, bet, redz, nāca tas vācietis pa daudz strauji virsū un viņš vairs nepaspēja te neko. Cik bija paņemt, jo tūlīt tā karš sākās 14. jūnijā un karš sākās kādā 22. Turpat pie pašiem Jāņiem, un tā tad, kas tā bija ņemti, tie bija projām un cik, tā kā saka, kad pie Slīkonis, pie Salma ķēris mūs arī vēl, kad centrāla cietumā, nekādā ziņā mūs viss neļaus izvest kas būtu tas, kas neļautu Padomu Savienībai šitik lielai un stiprai rīkoties tā. Ved un aizved un viss tur tāda gudrošana un sevis mierināšana, tā tik tā.
Jā, un tā tas. Un Čekas pagrabā kamerās, cik jūs cilvēki bijāt kamerā? Nu, tur jau tik domāts vienam, bet, nu, acīm redzot, tur jau nevarēja saprast, vai lika mums klāt kāds spiegus, vienmēr jau otru pielika, bet tur jau tā tikai, ka tad pasēdēt vienu nāriņu, nu, tik ārkārtīgi šaurs, nu, tā kā te tāda maz tā nāriņa un vēl te tāda maz strīpiņa un pie griestiem dienu un nakti deg spuldz un tā nav zināms, vai ir rīts, vai vakars, vai kāds laiks ir. Un lielākoties jau otrs bija arī iekšā, bet nu tā tur mainās uz priekšu, un tāpat jau mūs ar ved tad atkal 3-4 dienas Stābielā, tā atkal atpakaļ uz centrālu, jo nāk no jauna, es tā domāju, nu nāk jau atkal jauni iekšā, kas ir pirmo reizi jāieliek, un vīrieši jau, tie jau tos tur tāds dikt bāls un bārdainas redzēja, kad, nu dikt maz jau citu, viņi jau dikt tur sargāja, dikt jau maz tur ko redzēja, kad ved pretīm, tad jau tur tā disciplīna jau tā bija iedzīta, ka tur tūlīt jāpagriežas pret sienu un nedrīkst nemaz uz otru jau skatīties, kas tur nāk pretīm vai iet garām. Un tāpat, nu, tur centrāla cietumā bišķi tā brīvāk. Cik tur kamerās cilvēki bija? Vai tur mēs bijām 5, 6. Nu, jāsāk domāt, cik mēs bijām rindiņā. Jā, 5, man liekas. Freimaņa māte, Lidija, Birute, es. Jā, 5. Tā Vidzemes Freimaņa, tā, ko viņa ar te runā par radio ar, tā māte bija ar manīm kopā. Kādā kamerā mēs bijām? 28. Jā, bija 2 Freimaņi, te bija Kurzemes Freimans un Vidzemes Freimans. Un ar to Vidzemes Freimaņu māte jau tāda, nezinu, cik tālu viņa tika, tā jau bija diezgan lielos gados. Mēs tās pārējās visas tādas jaunas sievietes, viena no Latgales tāda meitene. Es pat esmu aizmirsus, kā tur mums visām tie vārdi un uzvārdi bija. Zvirgzdiņa Lidija, Brieža Birute. Jā, tā meitene bija no Latgales puses, ka viņi vēl kādreiz tur, kad pārunājām visus tos, kādu katrā pusē tās svētkos un visi tie paņēmienu un tās svinēšanas. Un tā mums toreiz gāja. Un tad jau bija septembra beigās laikam nolasīja to spriedumu. Kā tas bija? Tad ielika kopējā kamerā, tad nu skaitījās, ka viss izmeklēšana ir galā. Tur jau tā nu bija daudz, es nezinu, tur bija vairāk par 30 cilvēkiem. Bet to es tā viss pakāpeniski gatavoju uz to promvešanu, izsūtīšanu. Tad jau vesels ešalons neiet, bet vagons piekabināts tāds, kur tā kā te viņi, kur viņi masmeidā ņēma, tur jau viss ešalons ar tiem arestētājiem, izsūtamājiem. Tiem atkal savu veidu. Mums jau bija tur tas iesākums šitā te mūsu ģimenei un tā pakāpeniski, jo es jau nezināju, jau kad iekšā ir māsas, vēl tās jaunākās un māte un to jau var nedrīkstēja darīt, bet to vienmēr gribas darīt, ko nedrīkst. Centrāla cietumā pie loga pakāpties, tas logs jau ir augsts, vests priekšā,
Un tas sargs jau vienmēr pa lodziņu skatās, un kad es vienreiz pakāpos, tas jau bija maijā, un taisn uz to pastaigas laukumu bija mamma mana, ka es vēl nezināju, ka viņi ir iekšā. Es domāju, ka vecāki, ka tos neņems, ka mūs 4 tos jaunos paņems, un lai tie vecie, bet nelikās jau mierā. Tas bija pats pēdējais paņemts tur no dzimtajām mājām. Un tā, pēc tā sprieduma, tā mēs bijām kopā, tēvs bija tur vīriešu kamerā, un mamma un mēs māsas ar, un tā jau skaitījās, ka visi galā tā izmeklēšana, un jābrauc bija projām. To māsu, nezinu, kāpēc viņi eskatiem, kā viņiem bija tāda doma, ka to māsu atsevišķi klāgerī, mēs jau bijām visi 4 kopā vecāki, un mēs ar šo māsu, kas Rīgā ir, tā ir pa 5 gadu pa manīm jaunāka. Un kādas bija tās epizodes, kur viņams tieši, kurā vainoja jums? Tas bija mežbrāļa atbalstīšana un... Jā, un mežbrāļa atbalstīšana, un ka brālis jā, tur jau daudz ko sēja klāta, tur pa slēpšanu mājās, un par to atbalstīšanu, bet tā jau ir, viņi jau ar to tie mežbrāļi saprat, ka jau brāli apcietināja, tai viņi vairs nenāca, jo tā jau varbūt bija, ka viņi to māju sargāja un būtu, gribēja nospiegot tur, kad tad jau būtu iegāsts pavisam tur uz vietas, bet tas jau vairs neko nedeva, jo toreiz jau dikti, vispār jau tā padomu vāru skatījās uz tiem, kam ir vairāk tā zeme, pa tiem 30 hektāriem tur iedeva 2 jaunsaimniekiem, tādiem, kam zeme nebija, kas gribēja, un tāpat dikti jau raibi viss gāja, tūlīt tai 40, kā tas sanāca, tai 40. gadā, kad viņi ienāca, gatavojās uz to saimniekošanu, tai 41. tā jau ar tūlīt apstaigāja mājas, no mūsu vecākiem ar paņēma vienu darbu zirgu uz tiem zirgu punktiem. Nozīmē tik vienu zirgu un tur ratus un tos zirgam tos visu to aizjūgu, lai var viņu un liek tik aizvest, un tā atkal vienam jaunsaimniekam nav govs, jāved kūtī, lai viņš no visa bāra izmeklē sevīm, kādu viņam patiktu, paņem priekš sevis, lai būtu lops, kā tad, būs zemnieks, tad kaut ko vajag. Un tā tas viss gāja, un ienāca, un no vienas puses jau tā, kad tā kā gandrīz salaiž jau to tautu. Ka ienāca vācieši, ir ziņa, iet zirgam pakaļ, zirgu dod atpakaļ. Likvidē tur to zirgu punktu, visi iet tādā jukā, kad ziņa, lai iet saņemt savu zirgu atpakaļ, kas tur vēl ir, zirglietas ir satrūkušas un sarauts, kā jau ņemts pa mājām, kur ir ņēmuši jaunie, kā toreiz dēvēja jaunie darbi zemnieku, un viss jau iet dikt sarežģīti, un jau tiem akali tā kā zem akali ņem atpakaļ, un viss iet tā jukām. Tas laiks jau bija briesmīgs, tur jau, viss tādu nemieru, un gandrīz tā, ka to tautu laiž paši savā starpā, tiem tā akali nepatīkam, ja ņem tur akal visu nost, un viens otrs jau varbūt tā kā būtu bijis spējīgs ar sākt kaut ko darīt, dažam tik grūti gāja, ja tev nav ne zirgs, ne govs, tas tikpat kā tagad, ka mēs
paņemam zemi, ja mums nav traktors, zirgs ar nav, traktors ar nav, nu ko tad tai zemē var darīt? Pat tā iet, un šitā gāja. Un tā, kā 45. kā beidzas tā dālāk zemi, tad jau nu devu vairāk, tad devu pa 15 hektāru, un šitā iekš vieniem tādiem tračiem briesmīgiem, un tā līdz beigās pats nonāk Sibīrijā. Kurā rajonā viņi bija? Tā to jūs izsūtījumu vietas. Jā, Kazahija, pagaidzi jums to... Te ir Kostanaiska oblasts, un te ir... Jā. Te nav tā vieta. Te tikai oblasts. Viņa jau patiesībā to valodu, to krievu valodu, bet, nu, izlikās, ka rūpnīcā mums nebūs ko, kad neprotam runāt, bet diezgan ātri jau apguvām. Nav kā tā krievu, kas 50 gadu dzīvo un vēl nav iemācījušies, un mums tik traki nebija. Lai ne tā, nu, gramatiski pareizi, bet sarunu valodu jau ātri iemācījāmies. Tur, kad sākām, viņam tur jau citas iespējas nebija, ka tikai starp, kur runā krieviski, kad savādāk nevarēja. Un tik nu mājā ģimenē mēs. Tur vairāk neviena ģimene mums nebija tajā mūsu. Visi izklīdināti, kas bija ar ko kopā tur vēda. Tēvam māsu vēl vēd un solīja, ka tā būs veca sieviete, ka viņa būs ar mums kopā, un to arī aizsūtīja citur. Un tik tā mēs, nu tad 4 bijām kopā, tēvs, māte un mēs ar šo māsu, un tie brālis un māsas, tie tur kaut kur pie Kargandas, kur viņi tur bija. Tos lāgeros. Un tās pašas pirmās dienas, kādas bija, kad tajā izsūtījumu vietā. Jā, tās jau viņi mums, nu tur taisni tā, redz, viņi jau tur tā kā nevarēja saprast īsti, kas mēs tādi, viņi tā kā pa vāciešiem mūs uzskatīja, jo šitik maz tautiņi te nav zinām, bet 2 tādas lielvalsts pretī Vāciju un Krieviju, nu kas mēs cits varam būt. Viņi tik gāja ņemci uz mums, bet tā tas izlikās, ka tur tajos vietējos cilvēkos tas noskaņojums nav tāds naidīgs, ka viņi mūs tā kā tādas briesmoņas neuztver. Tas varbūt ar kā kurā vietā bija šitie jau te tie, daži te tie izsūtītie, ko no šiem masveidīgajiem izsūtījumiem saka, kad uz viņiem tā, bet mēs nevaram teikt, kad, nu tur tā, nu mums, nu nezinu, kur mūs nolikt. Viņiem jau tur nav tādas mājas kā šite, viņiem te viens vēl ir aprakstījis, ar ka tās māla, tās kleķu būdas, tādas zemes, nav griezt un jumts, bet uzreiz tas jumts ir viss tur kopā tāds zems, jo tur jau tās ziemas ir ļoti bārgas, līdz 50 grādi. Tā vasara jau gandrīz tāda līdzīga, tā kā mums tā, ka tāds, ne, nu gan pār pa 30 grādi tas karstums, ka mēs ar stepē strādājām. Viņi mūs tik briesmīgi tā neuzskatīja, ka pa tādiem briesmoņiem vismaz tur tai vietā tā attiecās diezgan, dikt jau grūti bija iesākt, nu it nekas nav, ne katliņš, nekas, ne, nu iedomums, nu tā kā mēs ar māsu sāksim strādāt un iedomums tur noliktavā,
kādu lielu lopu galvu, bet nu it nekā tai nevar. Mums nav ne nazas, ne cirus, ne katliņš, ne bļodiņš, nu absolūti nekas ne. Nu tā kā stāvam, nu bet ko tagad sākt darīt? Nu jāiet pie kaimiņiem un jālūdz un jārunā un tā. Vai, tas ir neiedomājam. To cilvēku, kas nav izdzīvojuši šito, tas nav nemaz saprotams, kā to. Un tomēr dikt laikam sīksti cilvēks, galā vēl dzīvs ir palicis. Lai nu gan man liekas, te pa mums represētājiem neviens nepriecājas. Domā varbūt labāk, ka nebūtam atgriežušies. Tad vēl kaut ko prasa, ka nebūtu, tad kā Staļins teica, nav cilvēku, nav problēmu, tad tur vairs nav ko. Jā, mums jau te jocīgi, pa mums jau neviens mās vismaz tur Rīgā uz 18. novembri saņem tur drusku kaut kādu iepriekšējā gadā. Nē, labs gadus viņi pat 30 lati. Cik dzīvoja tajā Sāģā cilvēku, tas cilvēku skaits, un kādi viņi visi bija krievi, arī bija kādi kazahi vai citi tautības? Nē, jūs zinat, tur krievi bija dikti maz. Tur taisni bija tādi šitie sasūtītie, tie Kaukāza vācieši. Daudz bija, kas bija karam sākoties tur izsūtīt. Tie jau tur tā jau bija, jau tā kā nostiprinājušies pa visiem tiem gadiem, jau var tur uzkleķējuši kādu būdu. 2 ielas diezgan garas bija, un tad daudz bija arī šitie, kas nu tagad tie enerģiskie, tie čičēni. Tie tur bija. Es domāju, tiem jau arī daudz pāri šitas komunisma var darīs, tāpēc viņi tādi tik spurīgi un enerģiski ir. Tie nu tiešām tos vajadzētu atbalstīt, ka viņi grib nokratīt tos, bet vai nu jau galīgi tas ir izdevies, vai viņi jau te vēl runāja, ka negrib atzīt viņus atsevišķi. Tik jau bija dikti maz, tur kādi pāris 3 ģimenes, kas skaitījās krievu, un tā ar kāds pāris 3 tās tie saucamie kazahi, tie jau atkal bija tādi atšķīrās no krieviem, viņi tādi īpatnēji, viņiem tā daba tāda, ka viņi dikta zirgiem gribēja dandelēties tā līdzīgi čigāniem viņi. Un ziemta viņi tos zirgus dzina uz ziemas ganībām, tur jau meži nebija. Tā tālu kaut kur tur pie Kustenājas kāds 60 kilometrus un tādas tur kādas pāris ģimenes, bet tieši tās krievu ģimenes tur arī bija dikti maz. Visi vot šitādi tur bija tie izsūtītie no visām pusēm. Vācieši tie jau savā starpā runāja tai savā vācu valodā, nu tā kopējā mums visiem bija. Nu, tā krievu valoda. Un čičani tāpat savā valodā. Kā jūs to Staļina nāves dienu atceraties? Staļins, kad mitra to kā? 53. gada. Tas jau bija, va tieši 7. vai 8. martā, kā tas iekrīt. Nu, tas jau, es nezinu, vai to viņi no sirds domāja, tur to tā paši, nu, kas skaitījās tie krievi, tā tauta vietējā, nu, mums izsūtītājiem jau nu nebija ko sērot, jo mums viņš neko labi nebija darījis, tik pārstības vien. Tas jau bija tāds kā satraukums, nu, tur krievu vidū. Tāda liela raudāšana bija. Nu, nevar teikt, ka liela, bet raudāšana bija arī, jā. Tā bija. Jo mēs ar tur pie lokopībā strādājām, un tā ziemā, ka nebija vasarā, mēs laukbrigādē, un tur aizgājām, bija sanākušas laucējas, jā, un bija dikti bēdīgi noskaņots, ka nu mūsu lielais vadonis vairs nav. To es tā kā atceros, jā, ka tas tā bija. Bet tā jau uzreiz palika tā kā vieglāk. Mums jau nāca katru mēnesi uz to
Nu, kā krievi saka, uz to atmietku. Va mēs tur vēl esam. Mēs maijā taisni atgriezāmies, jo es jau nebraucu stūlīt mājā. Man tā kā es pirmā atbrīvojos, un tad māsa un māte, es pagaidīju, es vēl tur strādāju, un pagaidīju līdz tās ar atbrīvosies, un mēs visi trīs, jā, tas bija 19. maijs. Dikt skaists laiks, Rīgā dziedēja ceriņu un dikt pavasarīgi un jauki izskatījās, ka nu atkal dzimtenē. Jau ar tādu prieku satraukumu jau, ka robežu pārbrauc. Mēs 6 dienas bijām ceļā, tur izbraucām 13. maijā un te 19. rītā tik Rīgā iebraucām un skaitījās, ka ar Skorpoes braucam. 6 dienas bija kā vērta. Tikām šurp mājās. Jā, mums Rīgā tēvmāsa bija, un mēs tūlīt pie tās aizgājām. Tur, 2 tēvmāsas bija Rīgā, un tur māsīts vēl tie tuvie rādi, kas bija mūsu tur dzimtai mājā, tur jau bija rīkots zirgu punkts, 2 zirgu grupas, 24 vai kā tur katram kopējam 2 kopēji. Tur jau gandrīz tā bija, ka vairs nebija ko darīt. Mamma jau, kam visu mūžu tur bija pagājis, tā jau tā kā gribēja atpakaļ. Tur kolhozas priekšsēdētāji mēs jau aizbraucām, jo mums vajadzēja dzimšanas apliecības uz Saldu tās meklēt. Saldas dzimtsarakstu birojā. Tā jau solīja, ka viņi mums istabiņu tur dos, bet tie atkal mums bija mammas māsa šite Kandavas pagastā, un mēs atbraucām pie tiem te, tā kā ciemos domājām, un tie mūs pierunāja, man nav vienalga, ka kolhos ir tur un kolhos te, un tādā veidā es šite paliku, šitai Kandavas pusē, ja sāk dzīvot. Vai nevar konkrēti pateikt, vai 70. vai 71. gadā, kad man izsauc vēl uz Stābu ielu. Tur sakarā ar to māsu, kas tur tai Krievijā palika. Tā bija gribējis, lai viņai to sodu vainu noņem, un līdz ar to ar mūs šite izsauca mūsu šo Rīgas māsu viena aiz otras. Mēs jau nezinājām, kādā sakarībā uzreiz, tikai ir paziņojums ar pieteikumu līdz ņemot pasi. Ebēja. Un tur pie lodziņa man tūlīt paņem pasi iekšā. Man ģimene jau tik baidījās, kad es neatgriezīšos, bet es tāpat tādās domās nebiju. Viss jau ir iziets, tas ceļš, un es esmu atgriezusies, kāpēc tad, jā, un tur tūlīt paņēma pasi, un tas dežurants pazvana, tam izmeklētājam, kas aicinājis, un tas ierodas, un liftu pacēla augšā uz to pratināšanas zāli. Tur tika atkal, cik jau bija iespējams pārunāt, cik varēja atcerēties, prasīja pa daudziem tiem pašiem mežniekiem, vai es viņus pazītu, ka es viņus redzētu, un lika man noraksturot, un viņš paskaidroja no savas puses, kādu viņi izskatītos, ka diez vai es viņus pazītu, ka viņi jau ir visi baltām galvām, es to ticu, kas vēl dzīvi bija. Tur jau bija aizgājuši bojā jau dažādās sadursmēs. Labības pieņemšanas punktu
Ar vēršiem? Ar vēršiem vedām, jā. Nu, tur jau ir tik dziļš sniegs, ka tas sniegs tik dziļš un tas ceļš tik augsti iebraukts, ka tur nevar samainīties. Viena slieda tikai ir un mēs tad tur braucām un pusceļā pa nakti gulām tur tāda maza ģerevniņa, tāds aģiļēņī, kā krievu saka. Un no rīta atkal tālāk. Bet tad jau viņi aizliedz šito, ka mēs esam te izsūtītie un kad mēs nevaram ārpus tās sāģes nekur tai vadībai, tā vadība jau mūs tā neuzskatīja, ka mēs nevarētu braukt, bet neatļauj šitie tā, kas mums nāk, tas, jā, tie bija aizlieguši, kad mēs nevaram. Mēs tik varam uz vietas dzīvot, kad ne, un tad jau vairs ne, tas tik bija tai sākumā, un tad jau, jā, tas jau garlaicīgi gāja tik tālu prom un tik veselu nedēļu ceļā, līdz aizbrauc un līdz atkal tad tiek atpakaļ ar tiem pašiem vēršiem. Jā, viņu tur deva, tad kažoks uzvilkt virsū, pilčs, kā mēs tur saucām vāļenkus, jo tur jau savādāk nevarēja. Un ja bija augsts, tad gāja kājām, vērš jau iet lēni, tur jau viņiem var iet līdzi. Nu jā, tas bija. Un tā mēs mežniecībā vispirms sākām strādāt tai vasarā tur, tepat Kandavas pusē. Jo vajadzēja drusku, lai var, vai kaut ko, vai, ziema kaut nāk un kāda apau vai apģērba vai kaut ko. Man vēl kaut kas bija, bet māsa vēl bija tāda kā neizaugus un tajā galīgi. Te vēl kādu apģērbu gabalu bija pievācis, tad tas ar vai nederēja, jau bija izaugus ārā. To jau paņēma no Saldus vidusskolas, to visjaunāko. Mūs no mājām, bet viņi bija Saldus, viņi jau varēja ar atstāt. Patiesībā viņi ar nekā nezināja, jo viņi dzīvoja Saldū, ne internātā, bet viņi pie radiem dzīvoja un mājā tikpat kā nebija, un viņi pa visu to ar to. Tamā diena pie mājas galā, ja? Jā, labi. Tur vēl ar brālēniem māsicām, tuviem radiem. Te jau ir kā pierādījums, kur mans brālis ir tai Vācu armijā, kas dikt manam mazdēlam interesē. Tā tas tavs brālis, jo viņam kā zēnam formu un viss, jā. Kurš tu te ir tas te tai vidū, tur kopā ar laikam 2 vāciešu un 2 latviešu. Nē, vai tā māja kaut kur nebija vēl vairāk redzām, es gribēju. Tā vienīgā bilde. Kaut kur, jā, visur tā dikti, tikai, māsa paņēma. Tas mūsu Lutriņu draudzes mācītājs to ar viņu aizved un viņš neatgriezās, jauns un brašs cilvēks. Tikko es esmu mazpulkā bijis bērnu dienās, jā, nebūs tā māja. Māsa paņēma, kur labāk gribēja atkal pierādīt tās ēkas, tur vajadzēja, nevar jau. Šitas arī mājas gals, bet tas ir tai pašā iesvētamā dienā, te tās saimnieces bija nofotografējušās, bet ar tik dikti maz redz no loga tādu daļiņu un kā jau tādā reizē visādus joks, te ir dzimtās mājas rudz pļaušana, te ir mani vecāki, tas ir tēvs, šī māte, tas ir brālis, tie ir, mani, bet kur ta manas mazās māsas, laikam es pa fotogrāfēs bijis, te no kaimiņiem palīgi ir. Tas, laikam, jā. Tas vēl ir
riktīgi 38. vai 9. gadā, vēl riktīgi īstajā Latvijas laikā. Te kā arī kāds. Te ir aizsārgi, šitas ir aizsārgi puteju orķestrs, te mans brālis spēlēja, jau tāds pavisam jauns puika. Bet tas ir kaut kur brīvā dabā. Es te nemaz viņu neredzu, kur viņš ir, bet te viņam vajadzētu būt. Ir gan tas te pār tur. Jā, šitie aizsārgi. Bet, nu nekur skaidrāk to māju neredz, kā... Jā, māsa paņēma to, jo gribēja pierādīt pa tām ēkām. Tur jau bija... Nu, viņi likās, ka viņi bišķi kaut ko, jā, viņi saka, valsts jaunu un naudu nav, un viss tas, kas uzskaitīts, jūs mitu kādreiz tāda es bijusi. Šitā bilde, bet te ir liela grupa, te ir vasarā taisni, tur ir, kur mēs, bet te bija tos Dzelzkalnos pie tā Dzelzkalna onkulis vienā pusē un tantu otrā, mēs māsa esam, te abas, bet, vat, mana mamma te nav mana mamma. Kur tad tā būtu bijis? Un bez ar naudas nebija, un pie fotogrāfa nevarēja iet. Visu dzīvi tā ir aizgājis tādā trūkumā. Jā, jau vācu formā viņš, bet tā zīmotne nav latviska. Izskatās gan, jā. Jā. Vīrieši jau visus ņēma ciet. Jā. Viss bez šķūņi bija pilni, tur tādas atsevišķas vietas, kur mēs vēl vedām tur brālim maizi un tā no turienes uz Kuldīgu un viss jaunos tādas, kas nu varētu, bet viņi jau neskatījās vispār ņēma vīriešus, neskatījās ar tādus vecākus ar tēvu jau nu neņēma tas. Bet tādi, ko varēja, viņi vēl domāja, kas ir, mums jau dikti pulki bija toreiz ar tie krievu bēgļi, jūs zināt, kā 20 cilvēki. Nu, vācietis arī es nezinu, vai viņš ar to pareizi, viņš arī nedarīja. Kad te tā iekšā bija vācu armija un viss, kā te Kurzemes katls, un tad vēl atkāpjoties, viņš paņēma līdzi no Krievijas, kas saldus stacijā, mīļā pasaulīt, kas tur bija. Un tie cilvēki ar tur sievas un bērnu un vecīši, tie var nebija vainīgi. Bet atkāpjoties, viņš grib Krievam atstāt tukšu vietu un sāģus nodedzina un tos cilvēkus paņem līdzi un no pagasta paziņojums ir un cik tās šķūts sūtīt un saņemt tur pie stacijas, jo kaut kur taču jāizvieto tie cilvēki. Un jau karavīri un bēgļi, un nu vēl šitie krievu bēgļi, ko nu viņi nav ko likt. Istabās tur jau tās jau nu ir pilns, mēs paši ievāķamies vienā, jau vienā ir karavīri, vienā ir bēgļi, un nu, krieviem, kam ir mazie bērni, tiem ar jālaiž. Nu, ievieto pirtē un šķūnē, bet ziem tak bez apkurināšanas nevar, vai viņš ir šādas tautības vai tādas. Jā, tas jau arī bija traks laiks pēdīgi. Nu, esam pilns tā visur, kad un visiem jāēd arī, un visiem dod kartiņas, un uz kartiņām, es nezinu, man jau liekas, kad to vācietis ar aplam izdarīja, viņš paņēma viņus visus te līdzi, un te tak nevarēja piebarot vai uz kartiņām, un dažreiz ar uz tām kartiņām aiziet, un nav viņi ar vēl staigāja pa mājām, un cilvēki jau tāpat, es saku, krievu tauta, un ir tādas tautas, bet
Mēs jau tur Krievijā gan nevarējām iet tā kā ubagos un kaut ko lūgt un prasīt. Es nezinu, tad drīzāk aiziet tur katliņu palūgt, lai iedoņu izvārīt vai nāzi vai ciru, bet tā kā kaut ko no ēdamā, tas dikti grūti. Tas laikam jāpierod no maz dienas kaut ko prasīt. Nu kā šitā var iet, bet tā viņi jau te gāja tie Krievu tautības. Bija ar spiesti, ko varēja darīt. Nevar atkāpties, tas suns neļauj no turienes. Galvenais tos divriteņus. Mierīgs, tā nevar trakot. Viņš galīgi pārskrējies. Labi, paldies jums vēlreiz. Esmu palīdz. Jā, paldies. Jā, jāturās vēl kādu laiku. Un tad pakāpe būs nākošais. Jā, šitai pakāpei.